Vienam tikko apritējuši 18, otram 19 gadu, taču abiem jau ir kopīgs bizness. Jaunieši pārdod cigaretes, tiesa negluži parastas. Viņi laiduši klajā paši savu elektronisko cigarešu zīmolu. Elektroniskās cigaretes pirmkārt izskatās kā parastās cigaretes un sniedz to pašu efektu, kas gan cilvēkam ļauj apvienot gan psiholoģiskās vajadzības, to procesu, ka viņam tīri vajag uzpīpēt, gan arī saņemt savu nikotīnu devu. Un tad tīri cilvēks var izvēlēties, ko viņš grib, ja viņam ir psiholoģiskās vajadzības, tad viņš var izmantot bez nikotīna kārtridžu un sev vispār nebendē tīri procesa dēļ, un ja viņam tomēr tad nikotīnu vajag, tad nikotīna kārtridžu. Mēs ar cilvēkiem nesakām, ka tas ir veselīgi pīpēt šo cigaretu. Mēs sakām, ka tas ir veselīgāk pīpēt, bet tas nav veselīgi. Kā viena no izcilajām priekšrocībām jaunieši piesauc cigarešu dūmus, kas patiešām neož, un tāpēc tās ļaujot smēķēt vietās, kur tas parasti aizliegts. Redziet, strādājot IT jomā katru dienu, vēl līdz šim brīdim. Man šādi brīnumi nebeidz izbrīnīt vēlreiz. Narkologi un veselības sargi drīzāk sacītu, ka elektroniskās cigaretes ir kas īpašs. Protams, nevar izslēgt, ka viņš nākotnē tikt izlietots kā nikotīna aizvietojošā terapija, teiksim, ļaunumu mazināšana. Turpināt smēķēt, atmest vai eksperimentēt ar vēl līdz galam neizpētīto, lemiet gan